šāda ir. Piemēram, arī pīta, bet viņa ir no tādiem kā auduma diedziņiem. Tas nav salms, tas tā kā tāds auduma diedziņi, un šeit tādi te rokrīši. Šie rokrīši gan ir dāmas no mākslīgās rādas. Tas nebūs rāds. Lūk, aizvēršu. Šāda somiņa. Roktrīts te rekur abās pusēs regulējās uz tādām pūdziņām, un šāda somiņa. Man pat dažreiz liekas vismaz tā, uz roku, uz tausti ir tāds patīgāks, nekā, manuprāt, kas ir tāds salma pinumiņš. Rekuris pietpodziņā, atveram viņu vaļā, un dāmas iekšā ir šāds te lina maisiņš, lina somiņa tāda, redziet, iekšasītē. Un dāmas šai somiņai cena, mēģināšu atrast, 52 eiro. 52 eiro. Ir šāda bēša, ir dāmas, skatāmies, ir balta, ir haki un redzu melnu. Un šoreiz būs maki vairāk vēl nekā iepriekšējā reizī. Šoreiz ir ļoti daudz krāsu. Klasiskais lielais naudas maks, mazais ir vidējais. Dāmas šādu, viņi ir kaut ko mainījuši. Šāda te iešpusīte. Un paskatāmies uzreiz ātri maziņam. Šāda te. Ļoti daudz karšu vietas, kas ir forši. Tātad dāmas lielais maks maksā 32. Mazais maks maksā 31. Krāsu ārprātā daudz, jo ir savastas jau rudens krāsas. Skatāmies kopā. Ak, vai es pat nezinu, kā jums šo atrādīt. Mēģinam, labi. Tā, skatāmies bēši, piena balts, bēši, tauptonis, dark tauptonis, melns, rekur tāds tā kā zaļganīgs griežās statīvs tā, arī rekur dark taupu, vēl vairāk dark taupu, rekur tāds. Es pat varbūt nesaukšu, es vienkārši rādīšu šokolādi, paskatieties, tas no zilajiem toņiem ir ienācis haki un vīns, redzat? Rekur, var vairāk, un ir neivī, kā es teicu, tagad nāk iekšā, jā, pelēkais, un aiziet lielie tagad, redziet, sarkans, brown, šitais ir čoko, taupe, tonis, paskatieties, gaiši zils, gaiši pelēks, sarkans, mins, konjaks, tumšpelēks, brown, royal blue, navy, black, man vieglāk angliski, tas būs bēšs, šeit ir tas interesantais, Dievs, jūs redzat mani, taupe, pelēcīgais tonis, dark taupe, black chocolate, dark grey, haki, wine, un vīns, paskatieties, vēl ir kaut kādās tādās versijās. Es zinu, ka šitie ir daudz, šis, vai nu viņš ir tikai viens, jo es neredzēju, vai nu kā. Par mazajiem mīkstiem maciņiem jūs man prasījāt. Mazi mīksti maciņi, es teikšu tā forši iebāzt somiņā, iebāzt kaut kur kabatā, maziņš, lien iekšā kārtas, tas jau ir noskaidrots, ravēslēdzies, monētiņām un rekurpiem kārtēm. Un tieši tāda pati stilistika ir iekšā lielākam maciņam. Mazais 16, lielais 18 redzams mums mazajiem ir. Jā, šādi te. Un balts, ņūda, skatāmies bēžs, taupa kā haki, vēl ir bišķiņ no mintiņa, 3 kaut kādi gabaliņi gaiši zili, tad ir šāds zils smuks, konjeciņš, haki, pelēks, rekur, mēģinam parādīt tāds tā kā lavandīgs, tad mums jau konjaku teicu, oranži ir 2, tāks, un tad no lielajiem uzreiz, citronīgs tāds, lavanda, nūde, orange, tātad fuksija un zaļgans, tad ir šāds, kā tur pateikt, viņš nav tā kā vecrozā, bet tumšāks, jā. Redzu, ir beidzot arī black, white, beige, taupe, tāds azūrzils, reku šāds, tad nedaudz tāds zilgan zaļš, tad ir šāds, pelēks, akdienīgs, konjaka, vēl melns. Ieraudzīju, kāda botegas maciņiem ir pievienojušies botegas karšu maciņi, skatieties. Jā, saliekam kartes šeit, gan priekšā, gan aizmugurē, atveram augšiņu, un šeit varam ielikt iekšā monētiņas. Šāds maziņš maciņš, jau 30 eiro. Tāds, tādu krāsas vainu, ivory tonis, rādīju iepriekš neivī, rekur tāds deep green, es arī jūs redzat, ka man šeit dīvaini gaisma nāk. Tad ir dāmas šokolāde, tāda ir šāds te taupa, es esmu tieši epicentrā dāmas, konjaks, un šāds te tā kā oranžīgs. Tā, to, ko jūs pērkat visvairāk, šis gan ir super mīgs, Bottega dizaina iedvesma, ļoti patīkams mačiņš. Es teikšu, forši tas, ka viņš ir tāds plāniņš, tas nav tāds resns smags, bet plāniņš. Ļoti kompakts, es teikšu tā. Tātad šeit saliekam kartes, šeit ieliekam banknoti, un šeit, reku dāmas, mēs ieliekam uz labi slīdrāvēs ledzēs, ieliekam monētas. Lūk, šāds te maciņš, un maciņa cena dāmas šis bija 43 eiro. 43 eiro. Un dāmas konjaks, kā rādīju tikko, skaties sarkans, tāds hakītonis, mēģinu jums rādīt. Taupe, tāds ivory un dāmas melnais ir kaut kādi 3 maciņi tikai. Skatieties, kādi jauni, skaisti maki. Paskatieties. Ļoti skaisti. Hermes dizaina stilistika un paskatieties, ir arī mazā versija.
Redziet, parādīšu tuvāk, parādīšu visas krāsas. Tātad lielais maks nav šis jāatver, kas ir forši. Tev nav jāgnivinās. Un starp citu, šīm ir sudraba furnitūra tikai. Atveras vienkārši magnētisku podziņu. Ļoti patīkama šī te mātētā, kā saka, tāda luksīga āda. Un paskaties, cik forši organizēta iekšpusīte. Redziet, šāds maciņš. Bet arī, ja kas melnam ir, ja neredzēsies caur video, tad dāmas melnam ir šāda te kroko versija. 48 eiro, cik es izprotu. Mēģināšu toņus, ziniet, jums šādi rādīt. Es nezinu, vai jūs redzat? Redzat? Ceru, ka ir redzams oranžs. Šis būs dark taup, konjaks, milky white, baby blue. Šis ir dāmas melns, krokī, kā teicu, un sarkans ir. Savukārt maziņie dāmas uzreiz rāda toņus, reiz kameras saliekusi. Un arī kroko versija, redziet. Un tad es tūlītās arī tuvāk parādīšu. Iesāku ar konjaku, parādīšu konjaku, skatāmies. Tātad monētiņas ir šeit. Atveram. Skatāmies, kas ir iekšā kopā. Karšu vietiņas un rekur ar banknotēm. Ļoti mīlīgs maciņš, liekas ļoti skaists. Šāds skatām. Un mazajiem maciņiem cena. Arī man rāda tādu pašu, tad varbūt es nepareizi skatos. Man arī izskatās tas pats 48, bet būtu dīvaini, kādu vienādu. Es vēl pārprasīšu, bet man rādās, ka ir abām vienādi. Reiz, godīgi sakot, ar piekariņiem, rekurādu, nav nekas baigi spošs. Ir izgrābts, un tas, kas te dāmas ir, tas arī te ir. Es jums ātri pārstriešu ar vienu no populārākajiem variantiem. Šādu te somas piekariņu, kur es teicu, var ielikt iekšā. Es domāju, ka tur AirPodu laikam jau lien, visticamāk domāt, kā es teicu, končiņu var ieslēgt. Šādi te. Maksā viņi 19 eiro, ja es nekļūdos, un tad dāmas ir sarkans, balts, rozā, fuksija, šāds ņūdu un šāds te. Ja? Sudraba cienītājām. Lūk, šāds. Tād ir šāds. Tādi ir šāds te forša šokolādi un retām dāmām, kuras mīl badmintonu vai tenisu, man liekas forši. Lūk, ko es te vēl redzu? Melnu redzu tādu. Redziet? Un visus pārējos parādīja. Tāds dāmas piekuriņa cena 19 eiro. iPodu, jeb austiņu somiņas. Arī tāda Hermes dizaina stilistika. Piekarās rekurklāt pie somas, vai vienkārši ieliekās somā. Un rekur te šādi te ādas iekšpusīte. Un dāmas, šie piekariņi ir pa 19 eiro. Šādi te. Un ļoti daudz krāsas, protams, tikai sudraba dāmas. Tikai sudraba furnitūriņa. Braucu. Josta, ādas josta. Un kā tad viņa uzliekās? Aizbāžās vienkārši šeit, astīte, stumjam, cik tālu vajag. Un nofiksējam uz to punktiņu, kur ir viss finišs. Man tāda divas jostas sanāks, citu man šī josta arī no šajienes ir. Ļoti iepatikās pagājušā reizē. Nu, lūk, un kā es teicu, ar šīm jostiņām ir tā, ka tev nav nekādas astes. Saregulē iekšēji ievēlas redzi šādu jostu tā, kā tev vajag. Un ļoti smuks akcents. Gan ir žakatītes, kā man, piemēram, tagad ir gan virs klētiņas līdz celtu viduklīti, gan arī virs mēteļa, piemēram, tu var uzlikt, ja, kas ir rudens mēteļi, piemēram. Un ļoti mīksta šī ir. Šī ir ļoti mīksta. Ļoti patīkama matēta āda, es jums mēģinu rādīt padīšu. Tātad melna dāmas ir gan ar zeltu, gan sudrabu, bēša, balta. Šāda ļoti interesanta tāda, es teikšu, tā kā vīna krāsiņa ar tādu kā batikojumu malās. Taup, persiks, mins, rozā, tāds kā, es teikšu tāds ļoti neonīgs rozā, pelēks, violets, pelēks, redziet, gaišs pelēks, tumšs pelēks, sarkans, tad ir šāds te, kā violets, arī šis pats konjaks ar tādu kā batikojumu. Pieves super daudz ar sudrabu. Un ar zeltu būs skantēnās parādīšu. Tad man pašai ir šī josta uzlikta. Man ļoti patīk. Es pagājušais viņu uzliku, un starp citu šī bija viena no tām jostām, kurām nav jāizdara papildus nekāda cauruma. Man viņa momentāli uzreiz darēja. Ļoti forši. Man ir, kā es teicu, dažreiz man patīk, kad ar baltu ir sudrabs. Lai gan es vispār neesmu no sudraba nēsātāja, bet man tiešām ļoti iepatikās. Un šis ir ļoti foršs variants. Un tas, ka dāmas šoreiz šīs jostas ir ļoti daudz dažādās krāsās tieši ar sudrabu. Tātad maksā 18 eiro un skatieties, rādu. Paskatieties. Tik daudz krāsu variāciju iepriekšējā reizē nebija. Ja, tieši ar sudrabu. Un ar zeltu savukārt arī maksā 18 eiro. Es šeit atrādīšu jums kantēnēs. Arī tas pats iepriekšējā ražotnē bija vakar, bet šeit ir bišķiņ citi toņi dāmas. Jā, piemēram, tajā ražotnē nebija gaiši zila. Jā, šeit tāda ir. Jā, tā kā ir bišķiņ tā atšķirība. Lūk, šāda te somiņa, ļoti jauka soma. Es viņu saucu par envelopu, tātad par aploksnes tipu, aploksnes dizainu. Un skatieties, iekšā sarkanīga odra un tā augšpusīte atverās. Paskatieties, cik skaista. Kabatiņas drāvējslēdzēji. Un ir, protams, arī divas garās lences. Es jums uzlikšu, parādīšu odri, uzlikšu, jo, diemžēl nav uzlikts. Kas man patīk vēl? Viņai ir tik ļoti forša forma, ka tu vari viņu arī kā tādu lielu oversize klaču uzlikt. Pieliekam uzreiz visu klāt. Ir īsais rokturis, tu vari somiņu šādi uzlikt plecā. Ļoti viegli starp citu somiņu. Patīkams, ļoti labs izmērs, paskatieties, nav nekāda mazlīta A4 teiktu, ja? Un, kā es teicu, foršas ir tās somas, kurām tomēr ir tie divi rokti. Tu vari dažādi ar šo somu darboties. Pieliekam klāt garo lenci, parādu uzreiz. Un šāda garā lence saregulējama.
Un tu vari viņu arī šādi te uzlikt kā crossbody somu. Dāmas somiņas cena ir 89 eiro. Šis ir ļoti ejošs modelis. Bēšā krāsiņā. Gaiši zila. Šāda. Sarkana. Dāmas šokolādes tonis. Tādu līdzīgu uzražos rozā. Lai jums ir visas krāsas, dark taupas, mūsu tonis, meitiņas. Šāds. Melna, taupa krāsa, bēša. Šeit ir gaiša zilā, šeit ir tā džinsu zilā, hakī tonis, sarkana, šokolādīte, rozā, dark taupa tonis un konjacins. Šīs ir visas dāmas pieejamās krāsas, un tiešām šis modelis ir vienkārši brīnišķīgs. Jums noteikti tā ir. Darbosies ieraksts un cenas būs spēkā dāmas līdz 17. jūlijam ieskaitot. Tātad, kā es teicu, šis ir pēdējais vasaras šopings. Nākošo reizi es dodos uz ražotni jau iekarot jaunās kolekcijas, jau būs pārkārtoti plaukti, un tas būs septembrī dāmas. Līdz ar to, ja esi ko noskatījusi, kā es teicu, jums screenshotu, sūti uz ekrānā redzamo telefonu numuru, tas noteikti arī būs visos postos norādīts apakšpusē, ja tu neesi arī viņu paspējusi saglabāt, un sūti vienkārši to, ko tu izvēlies, uzrakstīji, kāds Omniva DPD pakomāts tev būs telefona numurs, un es būšu ļoti pateicīgi, ja norādīs arī preces cenu. Nu, ko, dāmas, šis šopings šajā reizē ir beidzies. Ļoti daudz esmu iemācījusies arī no šī brauciena, kā es saku, katrs brauciens tomēr ir nedaudz citādāks, un katra pieredze ir pieredze. Sapratu to, ka vasara priekš manis, lai arī cik es esmu izturīgs cilvēks un daudz ceļoju, ir krietni par daudz karsti šeit. Šis bija labs izaicinājums, bet galu galā es esmu izdzīvojis abas divas dienas. Nu, šeit jau tā vasara sāk beigties, tāpēc saku, ķeram ciet tās somiņas, tās krāsiņas, kuras jūs vēl varat dabūt šeit gaišās, jo, nu, jau ar augustu, kā es teicu, dāmas, augustu vispār tev būs ciet. Tā kā principā ir tā, ka pasūtīšana pēdējais notiks vispār kopumā arī atjaunība beigas uz šo te ādas somu ražotni, un pēdējais līdz 5. augustam. Un tad atgriežas tikai augusta beigās pēc 20 datumiem, tā kā būs ļoti liela pauze, tā kā mēs visi iesim pauzē. Tāpēc šis ir tas pēdējais brīdis, kad tu vari vispār pasūtīt sev kaut ko, lai tu vismaz lādzīgā laikā to visu saņemtu. Nu, ko, dāmas, man bija prieks būt kopā ar jums, man bija prieks atkal iegriezties šeit, jo īstenībā, kā es saku, šeit jau jūtos kā mājās, šī ir mana 5. reize, kā es esmu šeit, un man liekas, ka šis projekts ir riktīgi forši aizgājis, man liekas, šis ir kaut kas ļoti forši arī priekš jums, jo, kā es teicu, šo visu šeit un iepriekšējā butīk, kuras bija vakar, izlikt mājaslapā fiziski nereāli un tādā ātrumā, kā te mainās, un pat tie atlikumi viņi nespēja paši atjaunot, kur te mums vēl, ja, tāpēc esot šeit uz vietas, jums ir tā iespēja principā teju apskatīt pilnīgi visu. Nu, ko, dāmas, daudz nerunāšu, laidīšu jums arī atpūsties, arī pati paņemšu nedaudz pauzi, un mēs ar jums tiekamies jau Latvijā, gaidīšu jūsu pasūtījumus, kā es teicu, šie ieraksti būs, un pasūtījumus varēs izdarīt līdz 17. jūlijam. Paldies jums!